Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. Novembra sokumā Saeima konceptuāli atbalstīja 2028. gada valsts budžeta projektu. Nākamajā gadā konsolidētā valsts budžeta īnāmumi plānoti 16,1 miljards eiro, bet izdevumi 17,9 miljardi eiro apmērā. Salīdzinot ar 2025. gada budžetu, ka īnāmumi tā izdevumi paredzēti lielāki nokušajā budžetā. Tūstarp budžeta deficīts nākamgad plānots 3,3% apmērā no iekšzemes koprodukta, ja tas ir pieaudzis salīdzinoši ar šūgodu. Teik runāts par būtisku finansējuma pieaugumu valsts aizsardzībai un drošības stiprināšanai, ilgtermiņa atbalstam Ukrainai un investīcijām sabiedrības drošības stiprināšanā. Tad šudiņ ar Latgulas vēlēšanu apgabalu ievēlētiem Saeimas deputātim mēģināsim noskaidrot, kas tad, kā ir reāli izapausīs budžetā. Šudiņ tad Latgulas ievēlētī deputāti Latvijas radio Latgulas studijā attolinoti Leila Rasima partijas progresīvī i Latgulas studijā klotīņā Valdis Muslovskis Zaļos zemnieku savienības Juris Viļums Latvijas reģionu apvienības. Bet pirms mēs paanalizējam seikāk tos lītas, kas ir budžetā, kā tas skar Latgolu, tomēr tāds vissvarīgākais vaicojums šobrīd ir valdības stabilitāte. Jūs, protams, esat Saeimas deputāti, nesat ministru kabinetā nastrodējate, bet tomēr jūs jūtot tū politisko temperatūru i zinot, kā tad kolēģi var vai nevar sazadarboties savā starpā, kā tad jūs prognozējat valdības darbu šobrīd, kā šis darbs rit Saeimā un vai izdosies šo budžetu pieņemt un vai valdība, nakris. Varbūt Muslovska kungu sāksim, jo Muslovska kungs tā kā koalīcijas. Labadīna. Muna porlīcība, ka budžets tiks pieņemts, lai kaidas būtu tā dūmstarpības streidi, osoki, mozoki, vairoki, tomēr visam koalīcijas politiskiem spēkiem ir sapratņa, izpratņa, ka budžets ir jopījiem. Es domāju, ka bijis pieejams par visam praktiski dūmstarpībām vai partiju iniciatīvam ir tomēr vienošanos panākta. Dēļ to pagaidām man nav nekādu tādu dūmu vai kādu informāciju, ka budžets netiktu pieņemts. Leila, bet ZZS daži deputāti pagošņi nedēļ, kad bija balsojums par jūsu partijas satiksmes ministra Švinkas kunga nokūtņi, tomēr īsti neievērošu koalīcijas līgumu balsoja par to, ka jotlēšis, jā. Progresīvo pusi, skaidrs, tad ir tos politiskos attīcības šobrīd progresīvajiem ar ZZS? Attīcības kopumā šobrīd Saeimā ir diezgan tādas saspīlētas, atmosfēra nav laba, sazarunot savā starpā na poro gribīs vairs. Arī, tiešām tas, ko jūs minat pagošā nedēļī, ko koalīcijas deputātiem nekad nevajadzētu darāt atbalstāt kādu ministra demisiju. Tas, diemžēl, notika, 2 deputāti atbalstā. Pirms tam arī bija balsojums uzpār par to, pieprasījumu, par to, ka pamats tam ir pieprasījums, lai vēlāk varētu to demisijas pieprasījumu izsniegt. Tas pieprasījums, kas bija iepriekš tie arī, valdis, piemēram, nabalsoja tamā toreiz raizī arī izēma kartēti nabalsoja, kas arī ir kaut kāds signāls. Tamā gadījumā balso arī pītikai, tad mēs arī koalīcijā var sacēt, nonocam pie to demisijas pieprasījumu, kas uzpār nebūtu tādam nekam jānotiek nikādījā. Tā kā arī Juris Viļums ir kaut līdz kaut kādus ekrānu šoviņus, tīs atsteiklos vēl kaut kur par balsojumiem, tas, kas ir saistīts ar pieprasījumiem, bet, ir jāsaprot, ka pieprasījums ir kaut kas tāds, ko koalīcijas deputātiem nekad nav vajadzētu ne atbalstāt, ne arī
izavairāt un tādā veidā atbalstāt. Tas liecināja, man liekas, tas liecināja par to, kādas ir pašlaik attīcības koalīcijā. Bet vai tas, ka koalīcijā savstarpējos attīcības nav visai labas, vai tas kaut kādā veidā ietekmē arī jūsu darbu, jo tomēr jūs katrs esat ievēlēts Latgulis vēlēšanu apgabola, ir viers uzdevums jūsim katram ir strodot vai mēģinot aizstāvēt Latgulis reģiona vai savas dzimtos puses intereses. Viļuma kungs opozīcijas puses, kā izvēršu? Tas kā reiz jau otrs jautājums, tu varētu prasāt arī koalīcijas poštoviem. No manas puses es gribētu pastāstīt to, ka pirmkārt tas napīmiņu, lai skaidu, kodreiz dalietos tīši ar balsojumu ekrānu šoviņam, es domāju, ka tas te nav laba praksa, ka paņem kādu vīnu atsevišķu balsojumu no konteksta un raugot jū tagad, kā saka, cilvēkiem rodāt, ka redzit, kā tur citi balsoja. Tas man liekas nav pareizi, un ja es kodreiz tā esmu darījis, tad tas bija ļoti sen, iespējams, kitamā saimanā. Bet, ja runājam par koalīcijas stabilitāti, tos koalīcijas ilgdzējošanu, es laikam varētu sacīt tā, ka es mazāk pormastu obu manu kolēģu it esūšos poštāvotājiem partijām, es tomēr lielākos pormatumus sacietu tieši jaunai vīnotībai vai vecai vīnotībai, sauciet kā gribit. Jei tieši tas politiskais spāks itos saimas laikā, jām bija īspēja izveidot jau 2 valdības, obu valdību vadībā bija jaunos vīnotības poštovi, kā redzam, visu laiku kaut kas traucēja strodot. Ja? Neatgodinošu viņu teicīņi par doncotoju, kad kaut kas traucēja visu mūžīgi. It tas pēc savulaik traucēja Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, ka tur poro nadinamiski strodoja, vai tur kaut ko naļaun darāt, vai nevisot pīkreit. Un tagad atkal pīdudit traucēja vai satiksmes ministra darbība, vai traucēja zemkopības ministra darbība, vai labklājības ministra darbība. Pīduģi tas jau viraidoja ne tikai itos saimas, bet arī iepriekšos saimas pieredzi, viesturiski varam atsevērt, ka visot vaina par visam problēmām šobrīd valdošais politiskais spēks visot rauga novērtīs kādu citu. Nevelti bija vienu breidi arī mēģinājums taisāt ļoti plašu koalīciju, tur no 3, no 4 vai no 5 politiskiem spēkiem, taišni dēļ to, lai varētu visot novērt vaini izskaida cita. Tas ir tāds, ko. Par Latgulis deputātiem es kopumā sacietu, ka mēs sazadarbojam. Mēs sazadarbojam, es pieņemu, ka toļok arī būs vaicājums par Latgulis apakškomisiju. Mēs eisteni raugam komunicēt, damuļsim ir strēdi, damuļsim ir kodreiz mēs napīkrētam viens otram, kodreiz mēs izrunājam, kā saka, zem 4 mačam vai kā savaidok. Tas ir normāli, tas ir demokratisks process, bet es neapskaužu arī obus 2 klotasūšos kolēģus, nobeidzot savu ito uzrunu, ka arī koalīcijā asūt ir grūtai panokt tieši valdības reicēbu par labu Latgulis reģionam. Par to, ka saimas deputātu vīdūklī, sevišķi vīna atsevišķi saimas deputātu vīdūklī, dimžēl valdība visot rauga neizaklausēt. Kamēr tas nakļūst par tādu plašoku vīdūkli, vairokam politiskiem spēkiem vīnots, itamā gadījumā, piemēram, visam Latgulis deputātiem, jā, plus, ja ir arī sabiedriskais, tur biedrību vīdūklis vai pašvaldību vīdūklis, tad ir cerība panākt, ja tad tikai cerība panākt kaut kādu valdības vīdūkļa maiņu. Tas nav tik vīglai. Viļuma kungs jau pīmiņā taču Latgulis apakškomisiju, kurā darbojoties visi. Tad Leilas kundzei un valdim prasiešu, kā ir tu sadarbību? Viļuma kungs saka, ka var sazadarboties Latgulis apakškomisijā, vairāk par Latgulis vaicojumiem vai arī strēdoties, tāpat kā par lieliem vaicojumiem? Es domāju, ka Latgulis apakškomisija mēs tā nesastrēdamies, ka arī lielākos jautājumus valdības koalīcijas jautājumus, tomēr mēs esam pirmkārt visi latgalieši, un kā jau arī sacīja jūs, mūsim rūpi, jūs sacījat, ka Latgalis ievēlētos, mēs ievēlēti Latgalis deputāti, cilvēki par reģionu, tāpat pīprasījumā muna nabalsošana bija apzinota, tāpat, ka es nebiju vienīgais koalīcijas deputāts, kas ievēlēts no Latgalis, kas nepiedalījās balsošanā. Itā sava veida
tāda kā dzelteno kartiņa saistībā ar reģionāliem reisiem, kas saka, sabiedrisko transportu, bet svarīgā jautājumā, kas skar ministra demisiju, tur skaidrs, ka tādu nevar pieļaut. Pamēģināsim arī sēkāk par šī visiem tikko jau izskaņāšas transporta jautājums parunot raidījuma gaitā, bet Leila, kā ar to sadarbību arī Latgulas apakškomisijā? Latgales apakškomisijā tiešām mums ir tāda, var sacēt, naraksteita vienošanos, ka mēs neuzbrukam viens otram, tā ir gan bijuši deputāti, kas to mēģināja darāt, Latvijā pirmajā vietā. Bet, jebkurā gadījumā, precīzāk, ja ir nepīdaruša, tad tam jāmot atpakaļ, formāli nezaskaitos Latvijā pirmajā vietā. Bet, timā mēs tai publiski nezaplūcamās, kā jau Valdis sacīja, tādi vaicojumi ir, kas Latgolai svarīgi. Tī man likās, tiešām jau skolas paļas Annai arī, ja daudz ko ceļ augšā, ja ļoti daudz ko savas puses virzē. Ja tu Annai Rancēnē, jaunos vienotības. Un te Romnīkam arī Edmundam, kas ir vadētājs. Jā, te Edmunds vada, Anna Rancāņam paļēž šobrīd. Bet par to sadarbību kopumā sacātu, te ir mūsu viena no lielākajām bādām. Kopš es esmu Saeimā, kopš paša sākuma es redzu, ka Latgales deputāti, tomēr mēs neprūtam savā starpā sadarbot. Tagad tai sadarbība ir uzpora aizgojusi. Es sacēšu, ka ir jau saisti nav šobrīd. Varbūt ir kaut kāda atsevišķu cilvēku vidās. Kurā vaicojumā nav liela sadarbības? Tad ir pēdējo reizi, mēs esam kaut kur tikušies, kaut ko sadarbojušies. Tas man liekas ir labs. Latgales apakškomisijas sēdes viena pēc otras. Ja kodreiz jā, tas ir formāls. Ja kodreiz ir priekšlikums arī nav formāli, mēs arī teikamies neformāli. Drusku. Kāds varu pabeigt? Kundze, lai pabeidz. Labi, lūdzu. Jā, paldies, Teni. Tas ir tas, ko es arī mēģināju pastāstīt Latgales apakškomisijas jautājumus, tī mēs spējam sazadarbot, bet te ir formāla vide, kas ir apakškomisijā, tāpat kā komisiju sēdis. Tā ir neformāli sadarbība mums nav nekāda, var sacēt. Vēl viens, man liekas, būtis rodētojs ir arī iepriekšējos pašvaldību vēlēšanas, kur mēs arī redzam, kā ar sadarbību ir bijis. Ne tikai Riezikņī, bet Riezikņī, man liekas, izcils piemērs tam, ka daudzām sazadarbot, nocam kopā, bija vienošanos par to, kaidos sarakstos startēsim, pēc tam tī saraksti tika izjaukti. Bija tie paši ZZS partija, kas vispār nenocējis kontaktu, nebija gatavi startēt kopīgus sarakstus, kur jau bija izreiz skaidrs, ka ar līderi, kas jau 10 gadus vairāk nedzēvoja Riezikņītī, dīz vai būs īspējas tikt iekšā, ka tos būs atņemtos balsis. Tāpat arī es par balsim progresīviem. Es arī brēdinājos mūsu to brēža, kā es varu uzskatīt jau partnerus, ka ir ļoti liels risks, ka progresīvi vieni paši neīkļūs. Aicināju tomēr sadarbot. Mēs uz vienu konkrētu jautājumu par to, ka mēs gribam itamā raidījumā par daudz ko izrunotīs, bet drusku vēl. Tad es saprotu, ka Leila Rasima vairāk pīdova jūsim Latgulas īvēlētiem deputātim bīžok neformāli tiktīs. Tad gribētos, Leila, lai jūs tā sājat, nezinu, kaut nedēļas nūgaļā un padzerot čaju vai apādot kādu kūceņu? Vai kai? Taitos lītas nenoteikti. Leila pabeidz vai? Jā, taitos lītas, diemžēl nenoteikti. Ir jābūt kaut kādai, tomēr, kā jebkuros attīcībos, jābūt kaut kādai uzaticēšanai vienam otram, jābūt kaut kādam kolēģiālam attīcībam. Te mūs beižos, kad, it kā sadarbības partneri arī nāsūšī koalicijā, vienkārši reikojās klāji populistiski un, es sacētu, valstī kaitnīciski. Tāda uzbrēžos ir grūšai nokt kopā un sazadarbot. Labi, kungi, otri reflektējot. Es raudzēšu reizē pasacēt, es napīkrētu Leilas tikko izsacītajiem apvainojumiem, sacītu pat tā, ka mēs nespējam sazadarbot Saeimas kontekstā. Mēs Saeimas kontekstā, ja runājam par Saimu, par pašvaldēm atsevišķi, te varētu droši vien runāt ļoti garai, tur taisnīgi būtu ko analizēt, bet par Saeimas deputātu savstarpēju sadarbību, kā jau sacījāmies, jau Latgales apakškomisija teikās, ir bijušas arī neformālas tikšanos, un man rodīs nikod neviens, neviena Saeimas deputāta aicinājums tiktīs neformāli, šaurokā vai plotokā lūkā nikod nav atsacies, nereizes ir to Saeimas laikā, un visot, ja ir priekšlikums tiktīs porunot kādu konkrētu vaicojumu, visot
tas ir darīts. Labi. Un ja, pīdot, Leila visu laiku runāja par nesaskaņām, man tas izaklausās pēc par vīnu jaicojumu, kas ir Stambulas konvencijas vaicojums, kur ir dažādi viedokļi. Leila ir viens viedoklis, Valdim ir cits viedoklis, es pats sacietu, man ir vēl trešais viedoklis, un tas ir normāli. Vai ir viedoklis? Viļuma kungs taču izņēma kartiņu un nabalsoja. Tas arī ir viedoklis. Tas ir viedoklis. Protams, jā, es neiesaistīju. Tas nebija ni pār, ni pret. Tieši tā, es nav ni pār, ni pret itamā vaicojumā. Maslovska kungs, reflektējot un īsim uz priekšu. Es dažan esi pamēģinošu Juris jau palielumu pastāst, pīkristu Jura teiktam, napīkristu kā Leila, kas uzskatu, ka mūsim Saimas līmenī Latgalis ievēlētiem deputātiem sadarbība notiek. No manas puses es aktīvi komunicēju ikdienā praktiski ar gan pozīcijas, gan opozīcijas deputātiem. Es neredzētu, ka viens kaut ko mēģinot atteikt. Mēs mēģinām vienoties par kaut kādiem Latgalei svarīgiem jautājumiem. Protams, koalīcija mēs deputāti toža vienojamies, mēs īmam runājam ar savam frakcijām, ar deputātiem, ka nevienmēr mēs panokam rezultātu. Itā ir taisnība, bet tas nenozīmē, ka mūsim ievēlētiem Latgales deputātiem nav sadarbības, ja ir. Sākam jau par budžetu raidījuma sākumā, mēģināsim to šketinot seikāk arī, kā tas ir Latgales kontekstā. Varbūt sākumā īsašūpajūtīs, kā jūs eisumā runājot, katrs vērtējat šo Saimā īsnāktu budžetu projektu šobrīd kopumā? Viņš ir tāds, ka viņš ir atbilstošs šodienas prasībām. Ir skaidrs, ka lielāko daļa finansējuma maksimālo ir aiztieta ar aizsardzību. Jāsaprot, ka daudzam lītom, tāpat kā ceļiem, sabiedriskais transports, kur ir dažādi izaicinājumi problēmas, tos naudas nepietiek. Daži jautājumi, kuri varbūt nav cik finansiāli, bet ir latgalis svarīgi, par latgalīšu valodas apmācību, piemēram, daži ir izkrituši, bet ar tādu domu, ka netiks aizmirsts, es tā ceru vismaz. Rasims kundze. Mūsim progresīviem tas budžets tiešām bija pirmo galveno prioritāti bija aizsardzība, stiprinot aizsardzību, tas ļoti būtiski arī Latgales cilvēkiem, lai mūsu Latvija tiešām būtu aizsargot jau no pirmo centimetra. Tas, ko Valdis tikko minēja par latgalīšu valodu, es nepīkrišu, tomēr finansējums ir paredzēts arī nākošajā gadā školos būs latgalīšu valodas mocības, arī skolu skaits palielinājās. Iespējams, mēs šitam jautājumam pizaskarsim vēl vairāk seikāk, dēļ tam neīšutumos detaļos, bet, ļoti daudz, kas tiek darāts tieši arī latgalīšu valodas attīstībai. Vēl viena svarīga lieta, kas man liekas itamā budžetā ir panākta, ir, ka mēs turpinājam palielinot nāplīkumu minimumu. Tātad arī šogad, tāpat kā pagājušā gadā, tas bija viens no progresīvus tādiem uzstādījumiem. Arī šogad nāplīkamais minimums palielinājās par 40 eiro. Vēl būtiskas lietas, kas arī šobrīd itamā budžetā paredzēts, tas ir pabalsti bērnim par bērna pīdzimšanu, ir diezgan ievērojams palielinājums no 421 līdz 600 eiro. Un tāpat arī par to, ka būs atbalstam ģimeņam, kuras aprūpēja bērnus, kas ir, tā secāt, ārpus ģimeņas aprūpes bērnim, tie arī ir pieaugums gan par to, ka tam aizbildnim par uzturēšanu, gan aizbildnim par pienākumu pildēšanu. Tāpat arī adopcijas pabalsts ir palielināts, var sacīt, 2 reizes. Ko Juris Viļums no opozīcijas puses saka par šo budžetu? Ja secīgi veramies, tad attiecībā pret Latgolu vai uz Latgolu es neredzu lielu labumu. Ir, protams, saistībā arī pretmobilitātes likumu pieņemtu bija apsūļējums tam pašvaldībām, kuras attiecīgais likums skar neliela pīmoksa pie budžeta, jā, bet tos pīmoksas ir dažu 100 000 apmērā, kas tu kūpēju problēmu vaicojumu neatrasināja. Es diezgan skarbi izteičos arī no Saimas tribīnes, ka tos ir tādas
stikla pērlētis, kā savulaik Amerikas īkarotoji indiāņiem uzdāvināja. Tas varbūt ļoti skarbs salīdzinājums, protams, bet, būsim gūdīgi, es no budžeta šobrīd, vismaz no tiem pieejamajiem datiem, neredzu lielu ieguvumu Latgoles reģionam kopumā, izņemot tos faktiski nelielos piemoksliņus. Bet kopumā par budžetu es varu pasakāt to, ka mums politiskais spēks poštāvoties apvienotais saraksts visu laiku pīmiņāja un pīmiņās to, ka mūs dara ļoti bažīgus lielais porods. Arī sākumā pīminēti ieņēmumi un izdevumi nesakrīt par vairāk nekā 1 miljardu, par gandrīz 2 miljardiem. Tas ir ļoti lielas summas, un tas ir pēc būtības porods, kas, ja mēs pareiķinājamies katru cilvēku Latvijas pilsūni, tas ir ļoti vairāk 10 000 katru. Tas porods, cik drēžā laikā mēs jau varēsim apmaksāt, tas šobrīd neviens nevar paredzēt. Nokamais ir arī tas, ka ir arī citas izdevumi, kā Rail Baltica, kā citi izdevumi, kas šobrīd budžetā nemaz nepazaroda, un Latvijas valdībai itai vai nokamai būs jomeklē vēl resursi, kur dabūt finansējumu nodrošinot izdevumus. Un pēdējais, ko gribu pasakāt, dēļ to arī mēs nesniedzam budžeta otrajā lasījumā priekšlikumus, nevienu priekšlikumu par izdevumu palielinošanu. Mēs visus priekšlikumus sniedzam tikai par to, lai samazinātu mūsu porodu, lai samazinātu izdevumus dažādos pozīcijos, timā skaitā samazinājot arī finansējumu politiskajām partijām. Un tas ir bija mūsu kopējās pozīcijā. Jūsu partijas postovs Edgars Tavars arī Latvijas radio pirmos programmas raidījumā labrīt ir leidzīgi ir izsacījis, bet tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka, ja jūs būtu šobrīd koalīcijā un valdībā, jūs varētu to budžetu sataisīt taidu, lai jis būtu labāks nekai šobrīd? Kā būtu, ja būtu... Jūs tikai kritizējot šobrīd. Pirmkārt, katra opozīcija kritizēja pozīciju, un itamā gadījumā ir par ko. Mums ir argumenti. Pilnīgs arguments ir tas, ka es atsīju, ka izdevumi ir porok lieli nekā ieņēmumi. Jebkurā, saimis budžetā, uzņēmumam budžetā, školas budžetā vai pašvaldības budžetā. Tamā pašā Rāziknī pieminētajā, kur mēs ilgstūši pormetam un joprojām varam pormest esošajai vadībai, kas reikovās pori saviem līdzekļiem. Un pēc tam, kas notika, noveda faktiski pilsētu līdz bankrota robežām. Es varu izstraukt ar savu komentāru? Bet mēģinām otru, jo mēs tos jautājumu porunumu tīšām daudz. Ļoti eisi. Tad mūsu valsts parāda pieaugums izrīt nepieciešamības ieguldīt naudu aizsardzībā. Mūsu nākotnes parāds saistībām visdrīzāk būs ļoti maza nozīme. Ja mēs nespēsim nosargot pašu Latviju. Mēs paši saprotam, kādā ģeopolitiskā situācijā mēs atceronam šobrīd. Eiropas Savienībā stojušīs spēkā ir arī nosacījumi fiskālī, kas ļauj arī valstam aizējimt vairāk tīši aizsardzības funkcijām. Un Latvijā šobrīd pēc valsts parāda ziņī Eiropas valstu vidā nemaz nepārsniedz kaut kādu vidēju līmeņi. Mēs esam zem to vidējo līmeņa. Dēļ tam tas ir porspīlēts, ka mūsu parāda saistības tagad ir kaut kādas neizmērojami lielas un tas, ko mēģināja citi deputāti stostāt no opozīcijas, tas neatbilst realitātei. Par Latvijas nosargošanu i Latgulas specifiku. Maslovska kungs īpriekš secēja, ka tomēr tas ir tāds drošības aizsardzības budžets, to mēs zinām, bet šobrīd budžeta samazināšanā ītvers to, ka muita samazināja ap 100 darba vītas, un jīm ir miljoni jotrūdu un joitopa. Jūs, Maslovska kungs, pats esat savulaik pirms politiskos karjeras bijis saistāts gan ar robežsardzi, gan ar muitu. Noteikti personīgi arī pazīstat tos cilvēkus, kas šobrīd strādāja uz robežas, un jī arī Latvijas radījai gan anonīmi, bet ir izsacījušies. Cilvēki, kas strādāja no Ludzas, kas strādāja muitā, ka jūs ļoti uztrauc tas, ka šobrīd muita samazināja darba vītas, ka jīm īspējams bijis jobrauc prom, jo istamā Ludzas novadā bez muitas citur darbu nevar atrast viņas dzīvī, tikai to viņi ir darījies. Kāds drošības budžets, ja mēs pat muitai samazinājam, kas porbauda kravas, kas porbauda sankcijas? Tas tiešām tāds, un to atbalsta jūsu politiskīs spēks. Tīvļiņ, paskaidrošu to jautājumu savu domu, bet gribu jau tādu vienu mazu repliku. Redzīt, var slavēt budžetu, var kritizēt budžetu, bet jāsaprot, ka
lai panāktu, tad jāpanāk kompromiss, vienošanos, dēļ to arī koalīcijas pastāvēšana ir, lai panāktu, kā saka, vienošanos, ir panāks tāds rezultāts, kāds iespējams, dēļ to vienmēr atcerēsies lītas, ko var pakritizēt. Saistībā par muitas, par drošības jautājumu, redzēt, iniciatīva samazināšanas, tomēr itā valsts ieņēmumu dienestu un muitas redzējums, kā ītū ceļu izvēlējās. Man ir, protams, es pildīju dienas pienākumus valsts robežsardzī, vidā muitā nestrādāju, bet man ir daudz paziņu gan vienas, gan otras puses. Ir skaidrs, ka kaut sākumā bija pasteikts, ka bija baigu štatu samazināšana, atroda daļa samazino, bet dzīvu cilvēku tādas, ka samazināšanas stipras tomēr Latgalī nebijis. Ir ļoti, ļoti minimāli. Nu, to, ko izstādīja sākumā, atroda iespējams valsts dienas un muitas pārvalde citas īspējas. Tū, ka cilvēkiem pīmoksas samazinoja, tū, ka cilvēkiem reāli kabatā paliks mazāk naudas, te ir problēma par to, ka saņemot, strādājot maiņas darbos, strādājot valsts darbā, saņemot 1200-1300 eiro iz rūkam, man izpratnī tas arī nav daudz, ņemot vērā, ka cilvēki rūpējās arī par valsts drošību, strādāja naktos un strādāja uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Leilai un Juram Vorts, ko jūs sakat par to, ka muitai tomēr tū naudu bijis jotrūd? Un īspējams, ka arī paša muita ir izasociējusies ar Latvijas radējai, ka tas varētu skart arī šo kontrolis kvalitāti. Nu, ja Leo nerunājas sokšu, tad man gudīgi sakot, līdz manai tā informācija tā patīšu no muitas darbiņīkiem nav atgojusi līdz šām. Man būtu tad jozina seikok, kāda tī saīsinojumi ir raidai, cik tas lielā apjomā un cik tas liels drauds ir raidai. Tā vispārīgi runājot, es sacietu, ka, protams, iedzīvotoji pīrūbežā un faktiski visā Latgolā būtu pēc īspējas jāsaglabāja. Ja ir kaut kādi samazinājumi vajadzīgi iz muitas, es noteikti aicinotu atbildīgos īstotis izrais cilvēkiem, kas potenciāli var zaudēt darbu, pīdolot alternatīvas citos struktūros. Es zinu, ka robežsardzī trūks darbiņīgu, es pieņemu, ka policijā trūks darbiņīgu. Mēs zinām, ka pašvaldību policijas vajadzētu stiprinot. Jā. Protams, ka pašvaldību policija darbs tī atkal ir pašvaldību budžets, kas atkal ir vasals, pīdudīt valsts nūpelns, piedeņos, kas atsevišķas funkcijas ir atdevušas pašvaldībām, timā skaitā cēņā pret vardarbību saimos un tā toļok. Tātad vispārīgi verūtīs, protams, ka ja cilvēks dzēvoja ite un cilvēks ite strodoja, ja izstrodoja valsts struktūrā, maksimāli meklēt risinojumus, kā jām atrast alternatīvas, lai es eisteni no šanis neaizbrauktu. Leilai Rasimai ir kas pībulstams? Nedzirdēju. Leilai Rasimai ir kas pībulstams? Es varu piebilst to, ka manā redzeslokā nav tas jautājums nūnocis. Neesmu informēta, ka tī ir kaut kādi nopietni saīsinojumi paredzēti, ka darbinieku atlaišanas paredzētas un tā. Man būtu jāizdziļina, lai varētu nokomentēt. Bet tas, kas ir skaidrs, ka Latgolā algas ļoti daudz, kur, ne tikai Latgolā, bet Latgolā, protams, tas algu atšķirība un porējos Latvijas ir vēl izteikt to, ka mums ir jāspēj pienācīgi nodrošinot normālas, adekvātas algas cilvēkiem. Tas ir tas nav varbūt gluži vienīgais veids, bet tas ir viens no veidiem, kā noturēt cilvēku šitā par to, ka te ir būtiska sastāvdaļa tam, lai cilvēks vispār atbrauktu uz Latgolu dzīvot vai neaizbrauktu projām, ka es tas spēju nopelnīt normālu cilvēka cīņai atbilstošu atalgojumu. Skaņa Latgolas stundī šudiņā, Latgolas vieliešanu apgabola īvālātī Saimas deputāti Leila Rasima no Progresīviem, Valdis Muslovskis no ZZS un Jurs Viļums no Latvijas reģionu apviņaibas. Apvienotais saraksts, tā kā būs. Apvienotais saraksts. Jā, lai neapsavainojās kolēģi. Joprojām teik arī runots par šo rūbežas sliekšanas vaicojumu pagošos nedeļas beigos arī mēdījus pazarodējās informācija par to, ka slāgtos sēdēs teik runots par to, ka armija uzskata, ka vajadzētu slīdis, kas vadu uz agresoru valsti demontēt. Jurs Viļums pats, ka arī Saimas deputāts ir daždaļējis akcijā beigsim barot loci, tātad šī akcija bija par to, ka mēs joprojām ļaujam caur Latviju škārsot
latviešu kārsotis Krīveju brauktu mašinam, kuras Krīveju apgodoja ar portiku, ar precam, kas nav sankcijos, bet apgodoja. Kāds tad jūsu personīgīs vīdūklis, kā Latgulas īvēlētīm deputātim šumā jautājumā, un vai šis ir šūbreit arī tādā politiskajā dīnas kortībā jūsu partijos? Es varu, laikam, īsāk, tā kā jau pieminēts, tā kā man arī līdzdalība pieminētamā akcijā. Es zinu, ka tas ir sopīgs vaicojums daudziem Latgulas cilvēkiem, bet sevišķi tiem, kas strādāja pieminētajā muitā, jā. Kā pirms tam jau mēs izrunājām, ja muitā būtu jāsamazina kādas darba vietas, jāmeklē alternatīvas, bet kopumā, veroties globāli, veroties no mūsu drošības arī viedokļa, katra ziņa no Ukrainas, ka tur ir gojā būjuši cilvēki, vērīši, sīvītis, bārni, devinova, kurš manu sirdi sažņauts pīdūdi. Tā, ka es meklēju risinājumus, kā mēs varam to vojprotu apturēt. Un skaidrs, ka robežas sliekšana ar Krīveju i Baltkrīveju būtu viens, gana nopietna reiceiba. Un dēļ to es uzskatu, ka tu eistentos gan slīdis, gan ceļa porvadojums būtu joslēts poredzamā nokūtnī. Tu nevar darīt tā, ka reita vai reita vakarā, par to, ka skaidrs, ka ir cilvēki, varbūt kādam rodīt vēl dzēvoja timā pusī, kas vai varētu paspēt tīnis aizbraukt pa ceļu un globt savu odu, bet ekonomiski verūtīs iz graudu tranzītu. Mēs šobrīd neimportējam graudus, bet mēs joprojām nodrošinām graudu tranzītu. Mēs arī, tu var porlīcinoties tepat Rāziknis 2. Katru raizi, kad braucu iz Reigu, es redzu, ka tur stāv vagoni ar graudiem, vai tukšiem, vai braucu tīņa vai atpakaļ ar pilnim. Ja? Tātad visi itos eisumā runājot, visu satiksmi, visu ekonomisko saistību ar Krīveju būtu joslēdz gan Latvijai, gan Lietuvai, gan Igaunijai. Sūmēs, tāp citu, tu jau faktiski izdarējusi, un tas ir mūsu kopējais austrumu valstu, Eiropas austrumu valstu kopējais pienākums. Tad tu saka apvidotīs saraksts, kurš nav koalīcijā, jūs esat koalīcijā. Ja ZZS un progresīvī tū darātu, visdreižāk tas izītu cauri. Tad kāds personīgīs vīdūklis un kāds varbūt politisku spēku vīdūklis, Myslauska kungs? Es izteikšu savu vīdūkli. Protams, tīs jautājumi par robežu sliekšanu vai daļu robežu kontrols punktu sliekšanu ir periodiski bijis darba kārtībā. Tā nav izbijis tā spiecīgi, bet es pastīšu vīnu, ka es personīgi būtu par robežu sliekšanu ar Krīveju, Baltkrīveju, ja tādu lēmumu pieņemtu Baltijas valstis, Somija ir pieņemusi atsevišķi. Tad tie visi darātu kūpā. I Polija. Tikai tādā gadījumā es būtu par itu. Pretējā gadījumā mēs kā valsts, tranzīta valsts, tomēr nodrošinājam Eiropas Savienības i citu pasaules valstu kravu tranzītu caur savu valsti. Tā ir mūsu geografija, mūsu vīta. Mums nav aizmirst par to, ka patīk vai nepatīk, bet vairāk kā 4000 kravas mašinu uzņēmumu, kas strādāja sadarbojas ne tikai ar Krīvijas pusi kravas, bet ir arī tranzīta valsts, tas ir Kirgistāna, Kazahstāna, tā toļo, kur mēs attīstam sadarbību, jāsaprot to, ka braukt ar kaut kādu Turciju vienkārši finansiāli nav panesams. Tot ir jāsareikinojas ar to, ka ja mēs tagad aiztaisētu robežu ar Krīviju, Latvijā, lietuvieši attaisētu, poļi attaisētu, mēs nebūtu vienlīdzīgā situācija. Ja lietuvieši strodotu, pelnētu naudu valsts budžetam, mēs baigus zaudējumus liktu. Bet uzskatu, ka kopējais lēmums, ka tāds būtu pieņemts, tādu varētu pieņemt, tas jau atbalstātu. Leila, kā ir ar to naudas peļņiešanu, ļaujot agresoru valstī pīgodot kaut kāda veida produkciju caur savu zemi, caur Latviju šajā gadījumā? Jā, man rodīs, tas nav pieejams, tas skaitē, kāpēc tas arī sankcijas. Mēs redzam, ka atrunu uzņēmēji tādi nebūtu protēgi veidus, ka ir tīnu Baltkrīvais lītas pīgodot, koč arī jos ir sankcijām pakļautas. Man likās, tie atslēga ir tāda, ka mums jāspēj sazadarbot ar citām valstīm, gan ar Baltijas valstīm, Ziemeļu valstīm, arī jau minēto Pūļeju, tāpat ar visu Eiropas Savienību. Tīši itumos robežu jautājumus, viss, kas skar sankcijas, preču porvadojumus un tā toļok, par to, ka ja mēs tikai Latvijas līmeņi aizslēgsim tikai savu robežu, mēs būtiski neietekmēsim to, kas Krīvijā tiek pīgodots vai netiek pīgodots.
mums jāstrādā kopīgi. Cevišķi jāmūt vērā to, kas ir pēdējā laikā izskaņājis arī kādi mīra plāna pīdovojumi. Un tādas lietas, ja tas kaut kā virzos uz priekšu un Ukraina teik nostatēta tādā, var sacēt, ja ļoti neizdevīgā situācijā, lelīm, tā sacēt, lelom zīvām, lelom pasaules valstam, tad mūsu kaut kādi mozī centīņi lokāli kaut ko risinot, ja nesasniegs mērķi. Es uzskatu, mums dažāk ir spiecīgi jolobēji Ukrainas intereses Eiropas līmeņī. Ejam toļok parunājam vēl par Latgolai aktuāliem vaicojumiem. Šī dažādotī plāņa austrumu pīrobežas reģiona attīstībai, šis arī OECD ziņojums, kādas jūsim tos pordūmus? Ir dokumentus ir uzrakstāti gan plusi Latgolas, gan mīnusi. Jā, dokumentu ir bijis daudz. Es savulaik pats strādāju Latgolas reģiona attīstības aģentūra, Latgolas plānošanas reģionā, un toreiz dokumentus izstrādājām. Šobrīd arī OECD, kas ir starptautiski atzīta organizācija, kurumā mēs arī faktiski esam kā dalība valsts, kurumā starp citu es esmu kā kontaktpersona no Latvijas parlamenta. Un bija īsti arī uzklausīt dažādu citu ekspertu vērtējumus. Dokumentu ir daudz, un secinojumi ir diezgan pareizi sataisieti gan pieminētajā OECD ziņojumā. Varbūt par atsevišķiem var strēdāties, bet secinojumi ir pareizi. Lielā mērā problēma ir ar to secinājumu un īsacējumu īvīšanu. Un, kā sacīja savulaik mans kolēģis Gunārs Igaunis garos stostā, eiso jāga ir taida, kuru ļoti precīzi norodīja arī nesen vienā no fórumiem, tepat Rāzeknis pīvortī Veremā, kur bija zinotņīki, bija politiķi, bija dažādu institūciju poštovi, un Latvijas universitātes rektors īdevē citātus no starptautiskiem zinotņīkiem, kas norodīja, ka reģiona attīstība vai neattīstība ir ļoti cīši un tīši saistīta ar to, cik laba vai slikta ir reģiona porvaldība. Gluži tāpat kā katrā nevalstiskā organizācijā, katrā biedrībā, medijā vai uzņēmumā. Un Latgolas saciešu tā problēma ir te, ka mums tādas reģionālos porvaldības faktiski nav. Un Latgolas plānošanas reģions ir izveidots, arī OECD ziņojumā tas ir minēts, kā tāds starp līmeņi, starp valdību vai nacionālo līmeņi, pašvaldību līmeņi, bet itis reģionālais līmenis ir ļoti formāls Latvijā. Latgolas plānošanas reģionu atgādinoši arī klausētojiem veidoja visu Latgolas pašvaldību vadītoji faktiski, vai pašvaldību izvirzētī cilvēki, un lai kurš būtu vadītājs šobrīd, vai kurš bija pirms tam Latgolas plānošanas reģionam, es visot ir arī kādas citas pašvaldības deputāts un vadītājs. Un visot jām būs arī, pamat atbildība savā pamatdarbā, un par tos Latgolas lītis, dimžēl, neitis prīšku. Un viens priekšlikums būtu uzreiz, ka Latgolas plānošanas reģions ir tā sauktais atbrīvotais priekšsādātojs līdzīgi ar Latvijas pašvaldību savienībā, kur ir vadītājs, kas nav jebkādas citas pašvaldības vadītājs. Tas ir deputāts kādā no pašvaldībām, bet tas nav vadītājs. Viņš var pilnvērtīgi veltīt visu savu darbu laiku, no 9 līdz 5 vismaz, attiecīgi Latgolas vaicojumu risinošanā. Un pēdējais, ko gribu pasakāt, tas ir tas, ka mums nav valstiski reģionālos politikas godim. Un to saka Latvijas pašvaldību savienība, to saka pošas pašvaldības, un to es saku visu laiku. Mēs lauska kungs Leilas kundze, būtu teic atbalsts šādam priekšlikumam? Jo tu jau viss saka opozīcija. Man itamā ziņā nav ko daudz dalikt, jo mēs 90% munu dūmu vārdu izņēmē man no mutis. Es uzskatu, ka mums nav faktiski reģionālas politikas, mums pietrūks tiešām porvaldības spiecīgas, mums pietrūks no valsts puses, lai kā tas uzskatītu, mums ir dūmas, mums ir plāni, mums ir mierki, noroda arī Eiropas, Latvijas līmeņa dažādi politikas dokumenti, bet spējas realizēt, tos ambīcijas, trokuma pietrūks, lai tā pasciet. Īma mitū ceļi,
uzskatām, ka 5 ceļi godi joiti, to ceļi rezultāts bijis. I to mums trūkst. Bet tas, kas šajos plānus ir daudz aprakstāts, skaidra reģionā pieejamība pakalpojumu, tā toļok. Mēs Latgulas stundī esam arī diskutējuši par sabiedrisko transporta pieejamību Latgulā. Šobrīd pazaverūtīs internetā, pagoglējot, kod var Latgulas atbraukt, piemēram, šudiņ raidījumu pirmūdiņas dīnā rakstam, tātad Latgulas cilvēks ir breivdīnos bejs Reigā, tātad jis nu Reigas Latgulā var tikt ar sabiedrisko transportu. Tikai tīši tā pusvīnu uz dīnā. Leilas kundze, satiksmes ministrijā jūsu poraudzībā daudz Latgulas stundā par to runots, Latgulas aktīvisti sūtieši viestuļus joprojām nav sanotis. Arī Latgulas apakškomisijā skatīts, ka es saku jautājums miegunoši kustinot esam, bija pat cerēba vīnu breidi, ka mēs varētu cerēt iz kaut kādiem vilcīņiem, kas varētu pazarodētīs līti pagaidām. Panlokt tūs reisus uz, Riezekņis uz Reigu drusku vālok vakarā, bet pretējā virzīņī nav izdevīs. Kas kavies tu ir? Tī ir autobusu reis, tī jebkurā gadījumā nav vilcīņi, bet es domāju, ka itā situācijā nedaudz uzalabosīs ar to, ka mēs tagad plānojam, ka cilvēks porsādinot nevienu transportu aiz otru, tādā veidā uzlabojot to situāciju. Bet itā ir arī viena lieta, kas ir minēta tamā OECD, tamā Latgulas pīviļceibas kompasā. Tīši sabiedriskais transports savienojumība ar Reigu, ar arī citam pilsētam Latgulā, te ir problēma lala. Kungs, jūsu novadā bija te cilvēku pat tāda skaļa ņemšanos uztraukums par vispār reisu sliekšanu. Es pašķiešu, ka te ir liela problēma. Protams, tādā jāsaka, ka cilvēku depopulācija ir diezgan liela Latgalī, bet ir jāsaprot arī tagadēji mērķi, ir līdz 16% citos Latvijas vairāk, mazāk, reisu sliekšana vai pārveidošana par tehniskiem. Kur ir tie problēma? Mēģinošu dažam tādam, bet aktuālam saskatīs. Skaidrs, ka cilvēku ir mazāk. Ir skaidrs, ka, ja bija iepriekš pirms 4-5 reisi nedēļī, paliks, piemēram, 2 dienas или 3 dienas, diemžēl, lai kā būtu, bet tie ir tāda realitāte, pie kuros mēs attīstam. Bet kur ir tāda problēma? Ka, piemēram, es kā piemēru, nestiešu, ka tas konkrētīs reis, bet, piemēram, es kā tīri tādu teorisko piemēru, tā reita reis, Ludzas iz Zilupi tīk slāgts, a Zilupis iz Ludzu ir. Tas nozīmē, ka uzņēmējs brauc iz Zilupi, par ko viņš nesaņem ni naudu, niko, valsts vienkārši uzslāc, uzskata, ka nav vajag. I saka, bijis tehniskīs reizes, bet jāatzīst, ka tie 2-3 cilvēki brauc, kam var būt izdarbojotie, kam ir vēl kaut kas, i te viens jautājums. Otkal atpakaļ, piemēram, Ludzas nav autobusa reisa, piemēram, ko slāc. I tas ir visos reģionos, nevien Latgalī. I saka, braucit ar vilcīni. Autobus, piemēram, no Ludzas da Zilupis stojas 12 reizes, a vilcīns 2 reizes. I tam cilvēkam, i tas ir vakars, i tam cilvēkam jāizlien 9 vakarā vilcīņa, jo jau ni pusotra kilometra, a 4-5 dasātas. Ko jūs katrs, kā Saeimas deputāts, varat darēt, lai tomēr situācija uzlabotu šajā jomā? Es kā trešais pasciešu par to drusku. Mēs jau bijām gana garas debates arī Saeimā saistībā ar pieprasījumu satiksmes ministram. Man būtu šobrīd, lai mēs neaiztērējam visu mūsu raidījas laiku, man būtu priekšlikums, tad, kad noslēgsim budžeta apstiprināšanu, tas varētu būt decembra sokums. Ideāli, ja vēl itumā godā varētu paspēt, ja nā, tad parunot ar Latgulas apakškomisijas vadības cilvēkiem abiem diviem, ja nā ito goda nūgalī, tad nokušo goda sokumā aicinot atkal pie viena golda saukt autotransporta direkciju, satiksmes ministrijas poštovus. Ideāli būtu pats arī ministrs nav visotteik, saprūtam, bet itumā vaicojumā būtu labi taišni jau politisko vadība klot, un varbūt arī Latgulas pašvaldību poštovus un kūpā vērēs izīt, jo izīt caur tiem pašiem vaicojumiem, ko mēs uzdevam, un tos atbildes daļai sajēmam savu laiku, bet rezultāts, nada golam ir sajemts, jā. Un tos kritiskos vaicojumus jorauga identificēti, gan minētī savienojums ar Rāzekni, jā, gan, varbūt arī tī vītēji regionālī reisi, kas noteikti ir aktuāli cilvēkiem, bet, un tos arī joporunā. Mēģinājām vēl otru par dažam tēmam pagošu nedēļu. Es varu mazu komentāru, pavisam eisi.
Jā, nu šodien arī koalīcijas partijas sadarbības sanoksmī tādā tikšanos būs, kur pornositu jautājumu par reģionālajiem porvadojumiem. Un, itei dzela, kā tāpat, kā jūs esat dzelas kolēģi, man piekrist tamā ziņā, te ir kopēga koalīcijas vienošanos, diemžēl. Ita nav bijis arī pienocīgi, nav virzēts kā prioritāte no citu partiju puses. Mēs no savas puses visādi esam par to runājuši, visādi esam nasuši iz koalīciju. Pagaidām nauda mūsim nav piešķirta. Tā kā ļoti ceru, ka ZZS, ka šodien te klot ir arī diskusijā, ka atbalstās mūsu šodienas sarunos un ka mēs varēsim itu jautājumu risinot ne jau kaut kad nākamā gadā aiz nākamā gada budžetu, bet jau aiznākamā gada budžetu, jau tagad iznākamā Latgolā vēl daži ļoti aktuāli vaicojumi arī pagojušajā nedēļā. Mēs Latgolas stundī runājam par slimneicu teikla reformu. Jūs arī Latgolas apakškomisijā pagojuši nedēļā runot par šo vaicojumu. Bolvūs ir uztraukums. Bolvūs savokti ap 7000 parakstu uzatraucās, ka jīm varētu kaits pakalpojums tikt slāgts. Ko jūs porstovot Latgolas reģionu par to visu sakot? Es ļoti eisai raudziešu. Pirmkārt, mums bija vesels 2 apakškomisijas sēdes. Mēs raudzējām, uzklausījām dažādas puses. Tas, kas izkristalizējās otros sanoksmes pašos beigos, ka veselības ministrija līdz šam nav, sacēsim tā, atsasādusi pie vīna golda un izrunājusi ar aizsardzības ministriju, ar drūšības visu tu spektru, kā veselības sistēmā, kura mūsu punktus, kādā veidā, ja varētu būt arī aktuāla drūšības visam sektoram. Un kamēr tas nav izdarīts, pidudit, mēs varam runāt par līdzekļu trilkumu, skaidrs, ka jūs atsacās, ka līdzekļu pietrūkst, bet atkal it ir jāsaslēdz tas veselības un drūšības aspekts. Un tas, diemžēl, šobrīd, kā mēs secinājām, Latgolas apakškomisijā nav izdarīts. Varu dazavienot visam, ko sacīja Juris, pastāstīt, ka, protams, ir jautājums, kas skan, kur ir dūstarbības par tu pakalpojumu kvalitāti. Bet ir jāatzīst, ka jo toļok pakalpojumu kūpums ir no cilvēka, jo cilvēkiem ir smogok. Valsts jau sarad savā pušī, saka, mums pītrūkstī cilvēku, pītrūkstī to, mēs slieksim cīši. Bet tas nozīmē, ka nulīk to iz iedzīvotāju placim. Tas nozīmē, ka cilvēkam 20 km vietā bija 50 jobrauc, slādzot kaut kādu. Mēs runājam par demografiskās situācijas, par dzimstības problēmu, bet mēs uzskatām, ka nav vajadzīgi nav izpildami tī kritēriji paredzēti, nav dzemdību nūdaļas, bet varbūt ir jāsaprot, ka jodaboja tas zelta vidusceļš. Pēdējos 2 lītiņas pavisam otri gribētos. Jūs Latgolas apakškomisijā esat runājuši arī par latgalīšu valodas vaicojumu samārā daudz, bija pat diskusijā par to, ka dzīsmu svātku saturā pamos latgalīšu satura izskaņu vai valodas raidījuma sokumā par to pīzaskaramies. Kādas iniciatīvas var būt latgalīšu kultūras nosargošanā jaunajam budžetam? Kas varētu vai nevarētu iziet cauri, jo Leila raidījuma sokumā sacīja, ka teik atbalstāts. Tiek, jau, protams, atbalstās. Vienkārši vienmēr var vairāk labāk. Skaidrs, ņemot vērā latgalīšu lielu porcelānību visā Latvijā, sevišķi Rīgā, skaidrs, ka mēs gribētu, lai dzīsmu svētkos tāpat būtu daudz vairāk skanētu latgalīsko valodā. Lai tu procentu, lai kā būtu maski pasiet, bet es pazalinoties. Jurstī inicijā šādas tādas lietas, bija tam jautājumam dziļāk izaskorījis. Es, piemēram, atbalstētu, uzskatu, ka nesaskatoties to, ka saka, ir tik un tik procentu pa cik godiem, es uzskatu, ka mūšim nav jopazaudēji, tas latgaliskums Jonas vaira. Jūras Leila? Jā, es varu piebilst to, ka tiešām Latgola ir neatjamama dzīsmu svētku daļa, ļoti aktīva, ļoti tāda skaņaiga ar savu viesturisko visu davumu. To man līkās visi gan ministrējos, gan Nacionālā kultūras centrā, visi saprot. Tas ir, man liekas, pozitīvais, ko mēs toreiz arī sēdos sapratam, kad mēs to jautājumu vēramies Latgolas apakškomisijā. Tas, ka pirmī kaut kādi sūļi arī ir sparti, lai izēmātu, lai būtu skaidroks tos sadaļiem, ka mēs redzam visus novadus, tā skaitā Latgolas kultūru specifiku dzīsmu svētkos, tas ir tikai darīts. Tas, kas vēl ir jodara, ir, protams, pozitīvi vietams arī, kad tas Nacionālais kultūras centrs ir iniciatīvu uzsokuši, lai veicinātu jaundarbu dzīsmu, deju, jaunradēšanu latgalīšu valodā. Tas ir pozitīvi. Tāpat arī
vēl priekšā darbs, jo no kūpā tai dzīsmu un deju svātku tai mākslinieckai komandai. I pirmā sēdī, kas tagad jim nokumajā sēdī noks kūpā, jim būs jāapspriež tas jautājums. Tas ir tas, ko mēs Latgales apakškomisijā esam panākuši. Vēl nevaru napaprasēt, tomēr izmantojot īspēju, ka tas 3 Saeimas deputāti siež Varakļonu vaicojums vēl tāds karajās nedaudz tāda asti, nav sen par to nekas dzirdāts. Saeimas deputāti arī Viļuma kungs parakstāja šo īsnīgumu Satversmes tīsā ar lūgumu vēlreiz porskatāt, vai Varakļonu davīnošana Modūnas novadam atbilst Satversmē. Kā itas vaicojums šobrīd virzās, ko jūs, kā Saeimas deputāti, esat sanāmuši no Satversmes tīsas? Pirms es atbildu Eisai Zitu vaicojumu, es drusku pascešu par iepriekšējo par to, ka Eistin paļas Ivetai Seimanovai, kas ir biedrības Latgales Saeima aktīva biedre, un arī pacēlē to vaicojumu par latgalīšu valodu dzīsmu svētkos. Šobrīd ir faktiski panākts, paļas arī kolēģim, visiem Saeimas deputātiem, lai kurā partijai, frakcijai būtu. Man liekas, mēs to vaicojumu esam pacēluši tādā līmenī, ka Eistin nākamajos dzīsmu svētkos būs dzīsmes latgalīšu valodā. Ja tas nav bijis, tad te mūsu kopējo. Tad tas Eistin būs ļoti līdzūši, sacāsim tā. Par iniciatīvam, kas, manuprāt, būtu ļoti svarīgas, es joprojām uzstoju, ka latgalīšu valodai Latvijas sabiedriskajā mēdījā jābūt vēl vairāk, prieks par itu raidījumu, kur mēs visu 100% runājam latgaliski, bet jābūt vēl vairāk, jādod atbalsts arī Latgales studijām Rāzeknī un Daugavpilī, un Latvijas sabiedriskajā mēdījā es gaidu, un es laiku jiem atgādināju to, ka es gaidu, kad būs pirmo multiplikācijas filma dublāta vai ierakstīta latgaliski. Par Varakļonu vaicojums Eistin turais Saeimā tika izskatīts ļoti steidzīgā kortā, un tīši faktiski tu procedūru 20 Saeimas deputāti apstrēdēja Satversmes tīsā. Satversmes tīsa lītu pieejama, pavaicova viedokļi, sacāsim tā, visam iesaistītajiem pusam, gan Saeimai, gan kam tur kultūrvēsturisko zemu padomē un kaut kam vēl. Arī Saeimas deputātiem attiecīgi es arī parakstīju no mūsu puses viedokļi par visiem komentāriem. Pagojušajā nedēļā tas ir aizsūtīts. Tad 4. novembrī bija pēdējo Satversmes tīsas administratīvo tāda sanāksme par lītes virzību. Kā jūs sacījāt, viedokļi ir saimti. Gaidāsim nākamu informāciju no Satversmes tīsas. Es pieņemu, ka tad būs kaut kāda vēl lielāka skaidrība. Process īt, lānai, bet lēmums būs. Un pats pēdējīs kvotas, agrāk bija kvotas, katrs Saeimas deputāts varēja kaut ko Latgolai savam iniciatīvam dabūt. Šobrīd pilnīgi esat atsacējušies, kaut gan, ja tā pazaverās, jūsu kolēģi no Nacionālās apvienības, arī Viktorija Pleškāne, kaut ko ir mēģinājusi, kaut kādus priekšlikumus bīdēt, kā ir ar tom kvotam un vai kaut kādus priekšlikumus sņāksit? Te ir savam iniciatīvam. Pirmkārt, priekšlikumus vairs nav arī īsnākt. Jau visi priekšlikumi ir īsnākti. Tas bija jāizdara dīnes laikā pēc to, kā bija pieejams budžets pirmajā lasējumā. Es nezinu, kolēģi, kas ir koalīcijā, varbūt var izstostāt, bet es viesturiski biju pret itūs kvotu sistēmu kā tādu. Lai arī varbūt kodreiz kāda biedrība vai kāda pašvaldība vai kāda konkrēta škola varētu dabūt pošs tūkstošus savam vajadzībam, manuprāt, tas principā nav pareizi, ka Saeimas deputāti izasaista naudas daļēšanā kaut kādam savam tivam organizācijām. Cik es zinu, to sistēmas ir atsasacējuši. Ja? Man nav šobrīd pormatumu koalīcijai, kā būtu kādas kvotu lītis. Vismaz es tos neesmu dzirdējis. Ja? Maslovska kungs, Leilas kundze. Kvotu tagad tādu nav. Iepriekš, kad bija nestrūdo un nezinu, kā tas ir, saprotu viņu. Esmu kādu pašvaldības puses pieredzējis, kā iedzīvotājs. Es uzskatu, ka varbūt i nevajadzētu pie to jautājumu atsagrīsties, bet katrs deputāts strādājot ikdienā, pie katra budžeta, nevienmēr ir jāizsniedz priekšlikumi, var panākt, es zinu, panākt kaut kādus labus lietas gan Latgalē, gan savam novadam, piemēram, bet tā tas ir. Itamā ziņā priekšlikumu varētu sasniegt diezgan daudz, bet ir jāsaprot, kā piemēram no opozīcijas tiek noraidīti, visi, kas skar finansiālu jautājumu, ļoti daudzus praktiski visus jūs noraida. Rasimus kundze šodien dienas raidījumā laikam noslēdzušīs vārds.
Progresīvi jau ir izstojuši pret itom kotam. Es nezinu, vai mēs spētu būt tādā valdībā un koalīcijā, ja tādas kotas turpinotos par to, ka te ir viens valsts līdzekļu izšķērdēšana, otrs, te ir tāda diezgan klājā balsu piekšana par to, ka vai balsu, vai savu kaut kādu pītuvinotos biedrību atbalstēšana par to, ka, mums ir jāiet uz to, ka visur ir jābūt caurspēdīgiem, atvērtiem konkursiem, kultūras jomos, it visā pilnīgi. Mēs nevaram tā darīt, ka deputāts tagad kaut kādu drusciņā katrs izdāļos, kam gan īt, protām. Man likās arī pagojušā gadā bija kļūda, ka mēs atbalstām arī dažus opozīcijas priekšlikumus, kur arī kaut kādam biedrībam īdevam. Vēlāk Daugavpils puses biedrībai nocās arī imt to naudu par to, ka izarodā, ka tas ir pret valsts, var sacīt, drošību. Jā, diemžēl toreiz tāda bija vienošanos. Man ir prīca, ka šogad, vismaz neesmu dzirdējusi par tādām vienmam kaut ko atbalstāt katras opozīcijas partijas puses, to mums jāiet projām. Paldies, ka šodien atrodat laiku. Dazadaļāt Latgulas stundī, šodienas Latgulas stundī sazarunomīs ar Saimas deputātim, kuri Saimā īvēlēti Latgulas vēlēšanu apgabalu raidījumā. Tātad dazadaļājās Leila Rasima no partijas Progresīvī, Juris Viļums no apvienoto sarakstā un Valdis Muslovskis no Zaļūs zemnieku savienības. Paldies par sarunu. Paldies jums.